18. novembrī Latvijas valstī 107 gadi. Un 107 izcils personības, 107 izcili Latvijas cilvēki mums atbild uz jautājumu, ko tev nozīmē Latvija. Kas tev ir Latvija? Un viņi to atbild no savas profesijas, no savu zināšanu, pieredzes, skatu punkta. Šoreiz mūsu saruna biedrs ir Latvijas Nacionālā baleta, mākslinieckais vadītājs Aivars Lēmans, leģenda Latvijas baletā un leģenda kā baleta vadītājs. Aivar, izstāst, ko tev nozīmē Latvija no baleta skatu punkta? Man Latvija ir mans balets, Latvijas nacionālais balets. It kā balets ir tāda, māksla bez robežām, bez valodas barjeras. Varētu pat teikt kaut ko internacionāli, tā vārda labākajā nozīmē. Bet tomēr mums ir sava seja, mums ir savi baleti, sava mūzika, uz ko ir iestudēti šie oriģinālie baleti, mums ir savi dejotāji. Mēs tomēr atšķiramies no citiem baletiem ar savu bagāto repertuāru. Un es tiešām ar to lepojos, kad maza daļiņa no skaistās Latvijas ir mūsu balets. Mazliet vairāk. Tu teici, ka mums ir ļoti bagāts repertuārs. Jā. Vai tā ir taisnība, ka ar tik maz finansējumu, kā šobrīd nacionālam baletam, tad jūs sasniedziet vislielākos rezultātus globāli? Kaut kā jocīgi skan. Mūsu budžetu nevar salīdzināt ar Parīzes operas vai Londonas vai kaut tepat ar Stokholmas vai Kopenhāgenes budžetiem, bet mēs iestudējam tās pašas izrādes. Un es reizēm pats brīnos, kā tas mums izdevies. Man te kolēģi no kaimiņiem, no Igaunijas, Lietuvas, bet tas taču ir šausmīgi dārgi. Kā jūs to varat pacelt? Bet kaut kā izdodās, acīm redzot, sarunāt. Mūsu spēki ir tādi, ka mēs varam tādu pašu līmeņu izrādes iestudēt, kas iet paralēli gan tādā pašā Londonā, gan Parīzē. Un pašlaik mums ir repertuārā 18 līdz 19 filmetrāžu nosaukumu. Es varu priekš salīdzināšanas parasti citos teātros sezonā iet 6 līdz 8 nosaukumi. Un kad es viņam pasaku, viņš saka, kā tas ir iespējams? Es saku, bet mēs to darām, un mēs to esam darījuši. Un piedāvām vēl mums ir vecās klasiskās izrādes savestas kārtībā, arī no scenogrāfijas, no kostīmu viedokļa, ka mēs viņam varam rādīt uz jebkuras pasaules skatuves. Mums ir ārkārtīgi interesanti mūsdienu horeogrāfi, kas ir tiešām pasaules top piecinieks, kas pašlaik mums ir gan Geke no šī piecinieka, gan Ekmans pašlaik, gan Edvards Kluks. Mums ir, kas nebija iespējams, teiksim, Padomju Savienības laikā, 20. gadsimta rietumu meistardarba, rietumu klasika. Mēs esam ķērušies pie tādiem vārdiem kā Balančīns, Ashtons, Jeroms Robins, nākošais gads būs Džons Noimajers. Mums ir pamats, ar ko lepoties. Un, protams, vēl mūsu pašu horeogrāfu darbi, oriģināli darbi, kas arī tādas pasaules pirmizrādes ar jaunu muziku, ar jaunu horeogrāfiju nemaz tik bieži pasaulē nenotiek. Pārsvarā, ir tīpaši lielie filmetrāžu baleti cirkulē parasti, vienas tās pašas izrādes, te viņas ir tur, te viņas ir Romā, te viņas ir Vīnē, te viņas iet tā kā pa riņķi, bet pasaules pirmizrādes tāds īsts nenotiek bieži. Mums tomēr, gan arī, ja ne katra sezona, tad katru otro sezonu mums ir šīs pasaules pirmizrādes. Vēl mazliet par to, kā jūs audzējat jaunus māksliniekus. Katrai paudzē rodās daži, kopš tu pats dejoji, un tu biji, viens no Padomju Savienības līderiem savā jomā. Man liekas, tu pirmais brauc uz ārzemēm un tev pirmo angažēja lielās pasaules skatos no PSRS, man liekas. Es pirmais braucu bez pavadošās personas.
laid kaut kā. Tur nu gan es biju pirmais, ka es uz Filipīnām lidoju uz otru pasaules galu viens pats. Un man nebija ne čekist, ne tulk, nekas man nebija. Tur nu es biju pirmais gan. Bet jebkurā gadījumā kopš tiem laikiem, gan no tevis, pēc tam tavu meita arī daudz citi, kā jūs izaudzējāt tik daudz pasaules līmeņu baletdejotājus uz mazas nācijas? Es domāju, ka viņiem ir tā iespēja dejot ļoti dažādu repertuāru, dažādu horeogrāfu rokrakstu. Viņi, teiksim, mums nebija tādas iespējas. Mēs dejojam lielās klasiskās izrādes, šādi tad kaut kādu tur neoklasika, kaut ko Lembergs iestudē vai Strod. Mums nebija, bet viņi tagad ir nodejojuši ārkārtīgi lielu repertuāru. Un viņi ir tādi... Viņi var dejot gan klasiku, gan laikmatīgo. Viņa ķermenis ir kā instruments, kas var visu faktiski. Mēs bijām ļoti labi klasiskie dejotāji, bet mums nebija tāda iespēja, teiksim, sev pilnveidot tieši šajā laikmatīgajā jomā. Liekas, ka jums bija arī cits priekšrocības, liekas, jūs uzņēma visās Rīgas kino studijas mākslas filmās pa galvenajiem aktieriem. Man varbūt tā mazliet pārspīlēju, bet man liekas, ka tā laika baletdejotāji tika izvēlēti par galveno lomu tēlotājiem parasti. Bija filmas, acīm redzot, vēl kalpos vajadzēja tādas ļoti kustīgas, artistisks, kas mācēja gan kauties ar rapieriem, zobeniem, gan ar zirgiem jād, gan fiziski attīstīts aktieris vajadzēja. Vai mūsdienās vai teviem dejotājiem tādi līdzīgi piedāvājumi nāk kaut kā no citām sferām? Ir filmējušies, arī man meita ir vairākās filmās filmējusies. Pat bija nominēta kā gada aktrise filmā. Tā kā kaut kāda pieredze arī pašlaik ir. Operā pašlaik ir, cik saprotu, mazliet remonta. Kā jums veicas ar, teiksim, to sabalansēšanu, jauni plāni un vec lietu remonti? Mums ir paveicies, kad balets strādāja pārsvarā jaunajā ēkā, ko remonts neskar. Bet vecā ēka pamazām tiek no viena gala līdz otram, pamazām viss remontēts. Tiek mainīts viss siltums, kanalizācija, ūdensvads, elektrība un sadzīvojam. Kā tu sadzīvo tad ar Nacionālās operas māju? Patiesībā tieši 50 gadus tu pats sadzīvo ar šo māju. Jā, 1. martā būs 50 gadu. Kopš tu ienāc operā un vēl jau līdz šiem brīdim esi operas līderis. Jā, man tas vakars, kur būs tas galā koncerts, ir nosaucis 50 gadu uz skatuves, bet vispār uz tās skatuves es esmu krietni agrāk bijis jau. Es jau 3 gadu vecumā ar Dzinteriņu biju uz operas skatuves, un pēc tam regulāri katru gadu arī balets skola piedalījās izrādēs. Tā kā man tas stāšu uz operas skatuves ir pat lielāks. Man tev ir tāds jautājums, vai tu nevarētu sveiciens savai un labu vēlējums savai zemē, tautai un valstī, no tās skatuves puses. Mēs vispār esam skatītāji. Tas skatuves puses, kā operas metrs. Mēs strādājam priekš jums, skatītāji. Jūs balsojiet par mums ar savām biļetēm. Un pagaidām mums apusē ir ļoti labi sanācis. Mēs esam jums devuši interesantus iestudējumus, jūs esat izpirkuši visas biļetes mūsu izrādēm. Un lai tas tā arī iet uz priekšu. Paldies tev par stāstījumu.